Pāriet pie praktiskā darba. Tātad, ja tevi moka vainas apziņa, sāpes, bailes, jūties nospiests depresijā, vai kaut kādas ķermeniskas sāpes, to slimības kādas mokam. Zini, ka šeit ir cerība, ka varu palīdzēt. Varu palīdzēt tikt vaļā no problēmām, jo šodien šeit dzīvam esot. Nav jāgaida tīrīšana. Tev ir jādzīvo šeit un ar prieku, priekā un mīlestībā. Tev nav jānes līdzi tagad. Visu jākrāj. Jānovērš ir problēma sakne. Un tad tālāk būs tikai tava atbildība, paša atbildība, vai tu rīkosies pa jaunam vai nerīkosies pa jaunam. Un cilvēks iegūst brīvības sajūtu, finansiālo labumu. Lielais gars tevī, kas dzīvo, arī vairs negribēs dzīvot to dzīvi, kāds tagad viņš gribēs dzīvot labākos dzīves apstākļos. Un, jā, tā kā ir tā klātsina visu laiku kādam, ok, tagad atbildība ir uz tevīm, esmu savu tagad pateicis. Bet atceries, ja tev ir bērni un tu viņus audzini ar vainas apziņu, ar bailēm. Un to tu ieaudzinās savos bērnos. Ok, tu nomesi, tevi tur patīrīs, bet agri vai vēlu kādam no jūsu bērniem, ja ne pats nedarīs tagad, tad tevi bērniem to darīs. Ja ne, ja viņi būs stulbi, tad mazbērni. Ok, bet agri vai vēlu mēs visi nonāksim pie tā, ka mums katram pa sevi ir jāiztīra. Ja tev nav žēl savu bērnu, mazbērnu un tā tālāk un tām paudzēm, kas sekos, nedara neko. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Bet ja tev lūk sava dzīve, un savu pēcnācēju dzīve, un to cilvēku dzīve, kas tev apkārt, pierakstīs meistars.mednis@gmail.com. Tiksim galā.